Runājot par senās Grieķijas vēsturi, bieži vien dažādas atšķirības tiek skaidrotas ar dabas apstākļiem. Tā būs arī divu senās Grieķijas ievērojamāko polisu gadījumā. Atikas novadā atradās Atēnu polisa. Atikas novads atradās pussalā, kuru ziemeļos dabīgi pasargāja 16 km garā Kitairona kalnu grēda, tāpēc Atikas novads nebija piedzīvojis ne svežzemnieku uzbrukums, ne arī īpaši bīstams uzbrukums no kaimiņu polisām. Vienlaikus šajā reģionā bija pietiekoši daudz zemes lauksaimniecībai, diezgan plaši derīgo izrakteņu krājumi, kā arī ērta piekļuve jūrai, tātad labas ostas. Tādēļ Atēnās tirdzniecība bija ļoti attīstīta. Tas savukārt ienes polisē daudz naudas, maz uztraukumu, tādēļ atēņu pilsoņi principā varēja nodarboties ar ko vēlas un veltīt uzmanību savai un polises attīstībai. Līdz 8. gadsimtam pirms mūsu ēras Atēnās tāpat kā citās pilsētvalstīs pastāvēja monarhija, kad vara piederēja vienam valdniekam. Tad varu pārņēma dišciltīgo padome. Taču dišciltīgo pārvalde bija diezgan negodīga. Daudz iedzīvotāju slīga parādos, un tas radīja neapmierinātību. Pakāpeniski tika ieviests izmaiņas, mainījās pārvalde, līdz 510. gadā pirms mūsu ēras tika gāzts pēdējais nežēlīgais valdnieks. Apvērsumu vadīja aristokrāts Kleistens, kurš atalgojot tautu par atbalstu, ievies tā sauktās Kleistena reformas. Kleistens palielināja Atēnu pilsoņu skaitu, vienlaikus tika izveidota padome, kura sagatavoja priekšlikumus, un par tiem savukārt balsoja tauta. Tādā veidā Kleistens bija pats pirmais, kurš ierosināja nozīmīgākos jautājumus un to lemšanu nodot pilsoņu rokās, jo līdz tam katrā valstī likumus pieņēma vai nu viens cilvēks, valdnieks, vai arī daži dišciltīgie. Un tieši šī iemesla dēļ Atēnas tiek saukts par demokrātijas dzimteni un Kleistens par demokrātijas tēvu. Arī pats vārds demokrātija nāk no grieķu valodas. Demos nozīmē tauta un kratos vara, tātad tautas vara. Mūsdienās demokrātija ir populārākais valsts pārvaldes veids. Tā kā katrā valstī ir tik daudz pilsoņu, mums ir pārstāvnieciskā demokrātija. Mēs ievēlam deputātus, pārstāvis, un viņi mūs pārstāvot pieņem likumus. Tādēļ ir arī dažādas partijas. Katra pirms vēlēšanām stāsta, kādi būs tie galvenie jautājumi, kurus partija grib mainīt. Vai tā būtu pensiju palielināšana, vai nodokļu samazināšana, vai varbūt rūpes par vidi. Un tad cilvēki balso par to partiju, kuras solījumi viņiem patīk vislabāk. Tālāk deputāti Saeimā izstrādā un pieņem likumus. Atēnās gan bija tiešā demokrātija. Visi pilsoņi jeb tautas sapulce vismaz reizi nedēļā sanāca kopā, uzklausīja priekšlikumus, izteica savas domas un tad balsoja, pieņemt konkrēto likumu vai nē. Mūsdienās tiešo demokrātiju būtu ļoti grūti īstenot, jo pirmkārt mūsu ir pārāk daudz. Lai gan Atēnās dzīvoja vairāk nekā 200,000 cilvēku, likuma pieņemšanā varēja piedalīties tikai pilsoņi. Un pie pilsoņiem netika pieskaitīti vergi, no citām polisām ienākošie, kā arī sievietes. Tādēļ reāli likums pieņēma tikai 30% no sabiedrības, pilngadīgie vīrieši. Taču arī tas visticamāk bija labāk nekā, ja likums, kas attiecās uz visiem, pieņem viens vai daži cilvēki. Otrakārt, atēnieši tiešām uzskatīja savu dalību tautas sapulcē par svarīgu pienākumu. Viņi negribēja, ka pār viņu dzīvi lem kāds cits. Vai mēs katrs būtu gatavi katru nedēļu lasīt garus likuma projektus, diskutēt un galu galā atbildēt, par ko mēs balsojam? Atēnieši vispār baidījās no tā, ka kāds varētu sev iedoto valsts pārvaldīšanas varu izmantot ļaunprātīgi. Tāpēc Atēnās gandrīz visas amatpersonas amatā iecēla lozējot, un amats varēja ieņemt tikai uz 1 gadu. Arī tiesas spriedumu piesprieda tā, kā nobalsoja vairākums. Turklāt Atēnās pat bija sistēma, kā nodrošināties, ka sabiedrībā nav cilvēku, kas visiem liktos bīstami. Katru gadu janvārī 500 pilsoņu padomi izvirzīja balsojumam cilvēkus, kas sava rakstura īpašība vai talanta dēļ varēja būt īpaši bīstami valstī, tādi, kas varētu gribēt sagrābt varu tikai sev. Tad tautas sapulce apsprieda šos cilvēkus un martā vai aprīlī balsoja. Balsojumā bija jāpiedalās vismaz 6000 pilsoņiem. Tautas sapulces dalībnieki bīstamākā cilvēka vārdu uzrakstīja uz trauka lauskas. Grieķu valodā tas nozīmē ostrakona, tāpēc arī tāds balsošanas nosaukums – ostrakisms. Cilvēkam, kurš saņēma visvairāk balsu, bija uz 10 gadiem jādodas prom no polises.
To gan neuzskatīja par sodu vai kauna lietu, tā bija piesardzība, ka neviens nesabojās Atēnu sistēmu. Ostrakismu gan atcēla 417. gadā pirms mūsu ēras, kad savstarpējo cīņu dēļ ostrakismu balsojumā iekļuva pavisam nekaitīgs neitrāls politiķis hiperbols. Arī ārpus politikas, ikdienas dzīve Atēnās bija viena no interesantākajām un krāsainākajām. Atēniešu bērnu ikdiena nemaz tik ļoti neatšķīrās no mūsdienām. Līdz 6 vai 7 gadu vecumam par skolu nebija jāuztrauc, un brīvajos brīžos no palīdzēšanas mājas darbos bērni spēlēja spēles vai spēlējās ar rotaļlietām. No arheoloģiskiem izrakumiem mēs zinām, ka atēniešu bērniem bija bumbas, mazas karietes, arī jojo, šūpuļu zirdziņi un no māla veidots lēles un dzīvnieciņi. Vēlāk puiši spēlēja arī ko līdzīgu hokejam, kā arī sacentās sporta spēlēs, piemēram, skriešanā vai wrestlingā. Tā kā puiši sportoja kaili, meitenes skatīties nedrīkstēja. Pēc 7 gadu vecuma, ja ģimene varēja atļauties, tā zēnus izglītoja tālāk. Puišus vai nu mājās mācīja privāts skolotājs, vai arī bagātāks ģimenes zēnus sūtīja uz skolu. Skolnieki mācījās saskaitīt un atņemt, reizināt un dalīt, mācījās daļskaitļus, lasīja un iekala Homēra dzeju. Meitenes izglītību neieguva, jo Atēnās sievietēm ārpus mājas nebija nekādu pienākumu. Tādēļ tika uzskatīts, ka meitām ir tikai jāprot rūpēties par māju. Atēnās sieviešu ikdienas dzīve bija piesaistīta pie savas mājas. Viņām bija jādara ikdienas darbi, jāgatavo ēst, jāvērpj, jāauž un kopumā jāpieskata, lai mājās viss būtu tīrs un kārtīgs. Daudz sievietes bija atbrīvotas vismaz no uzkopšanas un citiem smagajiem darbiem, jo tos veica vergi. Atēnās bija visvairāk vergu. Katrā ģimenē, kas nebija ļoti nabadzīga, bija pat 3 līdz 4 vergiem. Visinteresantākā dzīve neapšaubām bija Atēnu pilsoņiem, vīriešiem. Viņiem bija gan vislielākās iespējas, gan arī lielākā atbildība. Pirmkārt, daļu dienas vīrieši darbojās saistībā ar politiku. Ja bija likumu pieņemšanas diena, tad viņi arī gandrīz visu dienu bija nodarbināti diskusijās un likumu pieņemšanā. Bet arī citās dienās vīrieši labprāt satikās agorā un diskutēja par jaunumiem un uzlabojumiem. Izklaidē vīrieši varēja doties skatīties teātra izrādes. Sievietēm tas nebija atļauts. Vīriešiem arī vienmēr bija ko diskutēt pēc izrādes, jo grieķu teātra izrādes gandrīz vienmēr tika apspēlēti aktuālie notikumi. Principā vīrieši varēja darīt, kas nu viņiem labāk patika un padevās. Daudz pievērsās filozofijai un mācījās speciālās skolās, daudz sportoja, jo fiziskā attīstība, spēks un skaistums Grieķijā tika augstu vērtēti. Citi ikdienā spēlēja arī ar fizisku spēku nesaistītas spēles, piemēram, galda spēles. Protams, atēnieši pastaigājās pa savu skaisto polisu. Kā jau katrai polisei, arī Atēnām bija savs dievs aizbildnis. Atēnu aizstāvi, protams, bija gudrības un kara dieviete Atēna. 50 metru augstajā Akropolē Atēnē par godu tika uzcelts gan templis, Partenons, gan statujas, no kurām viskrāšņākā un ievērojamākā bija Atēna Promakus, jeb Atēna, kura cīnās frontes līnijā. Tā bija vairāk nekā 9 metrus augsta bronzas statuja, kas uzcelta par godu atēniešu uzvarai karā, visticamāk karā pret persiešiem. Atēnas statuja bija tik iespaidīga, ka tās ķiveri un šķēpu varēja saskatīt kuģojot no jūras. Atēnieši arī paši rūpējās par savu pārtiku. Daudziem ārpus pilsētas mūriem piederēja savs zemes gabals, kur viņi audzēja ēdienu. Septembrī bija vīnogu novākšanas laiks. Vīnogs vai nu ēda svaigas vai izmantoja, lai gatavotu vīnu. Aptuveni tajā pašā laikā novāc arī olīvas. Arī tās vai nu ēda tāpat vai izmantoja gatavojot olīveļu. Olīveļa atēniešiem bija ļoti svarīga, jo to izmantoja gan ēst gatavošanā, gan apgaismošanā, gan skaistumkopšanas produktos. Olīvas bija tik nozīmīgas, ka olīvu koka izraušana ar saknēm Atēnās bija krimināla noziegums. Pavasarī atēnieši novāca iesētos graudaugus, no kuriem gatavoja maizi, putras, klāt ēda arī sieru, dārzeņus, zivis, olas, augļus. Atēnieši arī medīja briežus, meža cūkas un zaķus gaļai, bet tos ēda tikai īpašās reizēs. Kā garšvielas atēnieši izmantoja koriandru un sezama sēklas, cukura nebija, tāpēc kā saldinātāji izmantoja medu. Taču par spīti iepriekš aprakstītiem atēniešu attīstības līmenim, viņiem bija arī grūti laiki. 490. gadā pirms mūsu ēras sākās karš pret Persijas impēriju, kas bija kļuvusi par spēcīgāko valsti reģionā. Karš ilga 11 gadus, un atēniešiem, sadarbojoties ar citām polisām, izdevās pasargāt grieķu brīvības ideālus. Un tad sekoja otrs, postošākais karš atēniešiem, tas bija Peloponēsas karš, karš pret citu Grieķijas polisu Spartu.
Sparta, kurā puišus jau no mazotnes apmācīja karošanai, karā uzvarēja, bet Atēnas tika izpostīts, viņu demokrātijas sagrauta, cilvēks nomocīja slimības un panīkums pēc neveiksmēm. Cilvēki kļuva pērkami, vardarbīgi nodeva viens otru. Pēc uzvaras Sparta toties kļuva par dominējošo polisu visā Grieķu pasaulē. Taču, lai arī kāda bija Atēnu vēstures beigas, vēsturē šo polisu mēs joprojām atceramies kā radošumu un ģēniju mājvietu, kā zinātnes un filozofijas centru un kā taisnīgākā pārvaldīšanas veida demokrātijas dzimteni.